Es nopietni, es zinu, es no visas sirds, tik, kad tiešām esmu laimīga, kad jau priekš tā var teikt, ka šobrīd tas laiks, kā es saku, ir misija šim statusam. Jo mēs sirds aicinām, tu neko nav rīt. Tu kaut kad bišķi kaut ko piedalīsies, pēc tam neko nav noteikti. Tas ir dzīve, jā. Arī tāds cilvēks nevar visur paspēt piedalīties. Daudzi jau grib kaut ko darīt. Nu jā, izvērtēt. Ko iesāku. Prasa daudz, bet 10 Nē, nav tā. Tā laika. Es esmu pārliecināts ar cilvēkiem. Sveicināti, labdien visiem mūsu draugiem. Sveiki. Mēs atkal esam savākušies šeit, jo te notiek daži ļaudis ir joprojām neapmierināti ar notiekošo valstī. Mazliet vairāk kā 5 cilvēki tie ir, bet tāpat nav pārāk daudz. Sveiki. Mēs žurnālistam personīgi sakoju visu laiku. Viņš tur priekšā pie preses, tur Kas te notiek? Notiek kārtējais protests pret šo te genderismu ārprātu, ko mums grib iestumt kā neskādu sieviešu aizsardzību. Kā?
stāsts. Beidzot bija parādījusies ziņa, ka kaut kādas arī kristīgās konfesijas ir iestājušās pret šo. Dīvaini, kur viņas bija visu šo laiku, bet, ja tas tā tiešām ir noticis, tad labi, ka vismaz kāds ir sācis darīt savu darbu. Kam tavuprāt būtu jānotiek, lai šo te visu pārtrauktu un nepieņemtu un atceltu? Nu, var jau paskatīties citu valstu pieredzi, kas notiek tur, kur tas jau ir pieņemts. Es šorīt pats ierakstīju rakstiņu pirms 2 dienām Lielbritānijā, vienā no lielajiem laikrakstiem. Tur iznāca tāds raksts, kurā viens žurnālists skaidri pasaka, ka no šīs te gender ideoloģijas ārprāta viņiem vairs nav kur sprukt, tāpēc, ka tas viss ir iēdies tik dziļi. Visas struktūras ar to ir sabojātas, sākot no medicīnas līdz skolām, līdz policijai. Un sekas tam ir ļoti briesmīgas, tāpēc, ka aiziet līdz tādiem absurdiem, ka, ja tur ir runa par kaut kādu sieviešu aizsardzību, tad realitātē notiek tā, ka sievietēm jau pat vairs nav normāli, kur likties un justies, jo pat publiskās toaletēs un ģērbtuvēs var ienākt tēviņš, kurš ir identificējies par sievieti. Un viss, kāda tur var būt drošība. Un viss tas notiek, un bērniem to stāsta un stumj, un ka viņiem ir nepareizie ķermeņi, un viss tas, par ko mēs visu laiku runājam, kas pie mums notiks, tur jau ir noticis. Tur jau cilvēki arī ceļ trauksmi, ka vairs nav kur likties, jo tas jauc ģimenes, tiek izpostītas karjeras, visur to stumji. Un tā vienkārši ir drausmīga sērga un absolūti iznīcinoša nākamajām paudzēm. Jā, bet, ja tāda ir tā nākotne, kādu šeit arī mēs vēlamies, tad tikai atliek pieņemt šo. Diemžēl mums ir tāda vara un režīms, kas ļoti intensīvi ir nolēmis to izdarīt. Tāpēc atgriežamies pie jautājuma, kam tad ir jānotiek, lai tie daži, kuri jau savu nostāju parādījuši, lai viņi pēkšņi mainītu un apstādinātu to virzību, paraksti vai neparaksti, kam tad ir jānotiek. Jau bišķiņ tā izskatās tā. Ir jau vēl teorētiski meteorītam jānokrīt. Tas būtu labi, ja viņš uzkrīst tieši vajadzīgā vietā, bet cik tas tā diez vai notiks, tad ir jau vēl tā teorētiskā iespēja, kad var savākt parakstus un atlaist šitos, un tad tur var kaut ko izmainīt, varbūt, ka nākamie. Jo principā jau, vai kā tur būtu, labi, ir globālisti idejas, ir viss tas ārprāts, bet šeit ir konkrēti 100 cilvēki, kuri šobrīd raksta scenāriju nākotnē ar savām podziņām. Tieši tik vienkārši. Kas kuram cilvēkam galvā tas arī nosaka to, ne jau viņu, bet mūsu visu nākotni, kas diemžēl nosaka. Tā ir sanācis. Tad mums būtu jau labi, ja cilvēki aizvien vairāk to saprastu, paskatītos, kas pasaulē notiek, turpinātu mosties un protestēt pret to, jo labi, pat ja to visu pieņem, tas jau nenozīmē, ka visi griezt krāniņus un šūt caurumiņus, bet tomēr tā maitāšana būs aizvien lielāka, vairāk tas ienāks mūsu sadzīvē un būs ļoti grūtam turēties pretī. Mēs jau to nedarīsim, bet tā jaunā naivā paudze gan tiks sazombēta. Tas jau tā ir noticis. Jā.
būtu pasargāti no šīm slepkavām. Ko ir Kauna aleja uztaisīta. Kauna aleja, jā. Vai ir šis gribas izpēr? Nē, normāls bērns. Vai neviens nejauc? Normālais dzīves jāpapēr. Vai policija nejauc? Normāls dzīves. Policija vai pasaules. Viņi pat tagad nav ar mums par ko tu runā. Viņi pat nav tagad ar mums par ko tu runā. Nav Covid laikā. Kas ir Covid? Kas Covid izgudroja? Sikspārnis, Covid no sikspārnis cēlās. No kā Covid izcēlās? No kā Covid izcēlās? Progresīvie no sikspārņa un čūskas. Vai te ir progresīvie? Kāpēc vakcinēties tikai? Mājās pamāties! Viņi grib, lai kādam cita audzina mūsu bērnus. Slimi vienkārši. Slimi. Tas ir viss slimi. Viņi grib, lai tie, kas izveido grāmatiņu, lai viņi audzina mūsu bērnus. Interesanti. Ej mājās vienkārši! Mājās! Mājās! Ļoti emocionāli. Tas mazliet sāk asāk. Viņi aizbēja. Kauna aleja izveidot ir, jā. Viņa nebija nekādas atbildības. Viņa pārgāja. Bet viņa aizbēja no jautājumiem. Tātad nu loģiski nodevēja. Un ir jāpārdod, lai kāds cits audzina mūsu bērnu. Tas ir interesanti. Viņa aizbēja no jautājumiem. Sātam. Viņš kāpēc sātam. Viņa nav cilvēki. Viņi vairs nebūs šeit, nekādi vadoņi, jo es zinu, ka šī ēka sabruks vienkārši pati no sevis. Vienā jautā, vienā rīta Jēzus! Kāds palīgā tēvs, kāds palīgā tēvs, Mēģinies strādāja. Tie tikai ir formās. Tie ir tie, no kuriem deputāti sargājas. Viņi pārdod Es jau biju Liostas namā, tad mēs repiem dārzā. Vecie cīņu biedri neizlaiž neko kritīs. Kas jau šodien ir viņiem vārdu no Dieva. Ka tie jaunie salikt visus savus rokas kopā, kas viņiem neizlaiž. Tu vēl gribi pastāstīt, jums šeit malā, es gribu, lai tevi dzird. Viss jau ir pateikts. Pateikts, jā? Tu kaut ko arī. Reku mēs tos draugus atradām.
ka pendrīši vajag izpalikt par tā orlato brībeli. Man jāizdara. Stambuls konvencijai! Nē 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 Stambuls cilvēki, šeit ir sātani, režīma ēka, noteikti cienāts vienas jēgas nosaukums šeit ir Partijas, kas aizstāv sievietes, bērnus un ikvienu personu no vardarbības. Tas nestrādā izturvērā. Tad sakiet, kur ir problēma? Problēma ir ideoloģija un problēma ir genderisma sadaļā. Sociālo dzimumu integrēšana mūsu izglītības sistēmā, sociālo dzimumu integrēšana mūsu tieslietu sistēmā. Kas ir sociālie dzimumi? Ir tikai divi dzimumi - vīrietis un sieviete. Kas ir pārējie sociālie dzimumi? Sakiet, tas nav mūsu valsts pamatvērtības, mēs tur iestājamies, un mēs iestājamies pret ārvalstu organizāciju, kā Krieviju iejaukšanās valsts iekšējos procesos, jo tas apdraud mūsu valsts neatkarību. Ja kāds iejaucas valsts iekšējos procesos no ārpuses, tas jau pamatā apdraud valsts drošību. Bet mums bieži ir, kad vīrs cita savu sievu, viņa iet pie policijai, bet pēc tam nekas nenotiek. Bet tur jau tā, bet sakiet, lūdzu, vai tā pati policija, kura tagad nevar izpildīt to darbu, viņa paņemot rokās konvenciju, pildīs to darbu? Darbs ir ar policiju jāstrādā. Ir jāpaukstina viņam algas, jāpaukstina darba, jāuzlabo darba apstākļi. Un tās uzlabos viņu darba kapacitāti. Jāsaka, ir ar pamatu vērtībām. Nevis jāmēģina celt skaista māja purvā. Ko tas dos, ja mēs celsim skaistu māju purvā? Ir jāuzliek pamats, un tikai tad ir jāceļ māja. Vai tad mūsu pamatvērtības nav demokrātija? Mūsu pamatvērtības ir tas, kas ierakstīts satversmē. Un tas mums satversmē ierakstīts. Mēs runājam tieši par mūsu tradicionālām vērtībām, mūsu tradicionālā ģimene, un tur ir apstiprināts iedzīves sabiedrība. Un tur nekas nav teikts par sociālajiem dzimumiem, par dzimumu maiņu un visu pārējo. Es jums piekrītu, bet tas nav nekāds arī. Nav. Nē. Mēs attīstāmies un mainīt savu sapratni. Bet mums nevajag mainīt sapratni. Mums ir jādzīvo bez tā, ka mēs kāds mēģinām izspiest kaut ko. Un tas, ko mēs tagad redzam, ir izspiešana. Ja sabiedrība pretojas, tad ir jāuzklausa tā sabiedrības viedoklis, kurā pretojas. Un tiešām arī pat starptautiskam darījumam ir jāuztaisa referendums, lai sabiedrība lemj. Un tik tas būs demokrātiski, ja lems sabiedrība. Kāpēc nebūs demokrātiski, ja lems sabiedrība? Kad vairākums lemj par mazumu, tas ir totalitarisms. Un demokrātija ir tāda, kad
tas sanāk, sociālās jā. grupas vienlaicīgi pārstāvēt. Bet tikko jūs arī pateicāt, kas ir demokrātija, kas lem sabiedrības vairākums. Nē, tas ir totalitarisms. Demokrātija ir... Bet tad sanāk, ka jūs sabiedrības mazākums uzspiedīs sabiedrības vairākumam? Demokrātija ir tāda, kad visi sociālajie grupas vienlaicīgi pārstāvēt. Redzit, mēs paliekam katrs pie sava. Mēs paliekam katrs pie sava un katrs aizstāv savu. Un mēs aizstāvam tagad tradicionālo ģimeni. Ziniet, tikko stāvjā bērnu grupa. Un es viņiem pateicu, jūs zināt, ka ir vairāk nekā 2 dzimumi. Un kā? Es prasu, no kāda ir dzimumi? Viņi saka, vīrietis un sievietes. Jūs propagandējat daudz dzimumu attiecības? Nē, es viņiem pajautāju, viņi bija šokēti. Viņi zina, ka ir tikai 2 dzimumi. Kāpēc jūs to jautājat bērniem? Tāpēc, ka bērni nemaz nezina, jo viņi prasīja, kas te notiek. Es arī sāku stāstīt, kas notiek. Viņi nemaz nezina. Un līdz ar to negribam Mūsu laiku vērtēt internets. Bez tam tā ir. Informācija vienkārši visiem vai nav. Paņem kapitālismā visi bija. Bērni arī ir biznesi. Kalnu alēja joprojām vēl ir. Tas ir tas pats, kas bija. Jā. Tas pats. Pastāsti ļaudīm, kāpēc tu esi šeit? Es? Jā. Kas tevi nomāca? Man nomāca tās varbūtības, kas tur ir iebūvētas iekšā. Tas jau nav varbūtības, tās ir ļoti konkrētas konkrētas lietas. Zini, kā viņi jau ļoti viltīgi tie mūsu pretinieki. Kad paskatījos Kalifornijas piemēru, kā tur ir sakārtotas lietas, ja tad atsevišķos likumos katrā mums drusciņi kaut kas ir ielikts iekšā no šitā, ka katrs viņš atsevišķi, it kā liekas, kas tur ir, vai? Tāds vienādi, dzimums savādāk nodefinējam, citā tur jau ir, bērnu izņemšanas gadījumiem. Trešajā ir nodefinēts, kas ir vardarbība, ja, un to visu sakombinējot kopā, tad veidojas jau tā bīstamā situācija, ka principā var ietekmēt jebkuru, manipulēt arī politiski un tam līdzīgi, un mēs esam pie sākuma punktā. Konvencija tas ir numur 1. To laikam sauc par Overtonu logu. Jā. Tur mēs varam redzēt, to, kas varētu būt pēc kādiem gadiem 5 jau Kalifornija papētot. Šeit mēs esam jau atpakaļ, ka mums klauvē tikai te durvīm. Varam pamēģināt apstādināt. Tas viss īstenībā tagad notiek ārkārtīgi strauji. Te nevajadzēs nekādus 5 gadus vairs, tāpēc, ka visas schēmas ir atstrādātas, viss ir sagatavots. Atliek tikai sāk drukāt jau pilnas grāmatnīcas ar tām ārprāt grāmatiņām ir sacipās cilvēki pa vienu, bet tādas jau ir vismaz 5, 6, jau 10. Drīz būs, tas viņam tikai būs. Tas, ko jūs paši taču zinat, ka normāls grāmatas vispār met ārā sagatavo plauktu skamu. Šitam. Izdzieš pamazām to informāciju. Un kā jau es teicu, mēs ar tevi jau neskriesim plānības griezt nost, vai ne? Bet tā jaunā paudze, viņas to visu salasīsies, atskatīsies, atnāks mājās un pateiks, ka liekas, ka es esmu nepareizā ķermenī piedzimts. Aiznākošā paudze, tagad mēs skatāmies no savas paudzes pozīcijām, vai, ka mēs jau bērniem varam izstāstīt, kas būs mazbērniem, mazbērniem, kad, tie jau nākošie, viņi pat nezinās, kā ir bijis iepriekš, viņiem cita normalitāte jau būs izveidojusies, ja, un tā tālāk, solim, tā sanāk. Ir tā ļoti uzskatām bildi, ko es biju ielicis nesenā rakstā par to, kā štatos tas ir tagad.
ir tās 5 paudzes nosacītās, zini, bija tie baby boomeri, kas bija 60. dzimuši. Tad tur vēl bija kaut kāda paudze, tad bija tie mileniāļi, un tad ir tā Generation Z, kas ir tie pēdējie tagad. Un uzskatām ir redzams, ka katrā nākamajā paudzē to skaits, kur sevi uzskata par kaut ko citu, jau dubultojas. Un tagad tā pēdējā paudze, kas ir tā Z, tur jau katrs 5. sevi uzskata par kaut ko citu, kaut ko no tiem LGBTQ visiem tiem. Katrs 5. jaunietis. Tas nozīmē, ka nākamā paudze jau uz pusi sajūgs prātā. Tur jau tāda smalka psiholoģija iekšā ir iebūvēta. Tam bērnam jaunā vecumā viņš grib sajusties vispirms īpaši. Te viņam piedāvā, varbūt tā viņam ir tāda iespēja. Tā jau, man liekas, sākās tagad tāda spēle, jo bērni jau grib meitenes grib būt princeses, tur zēni grib būt astronauti, reku tev piedāvā, reku varbūt tu gribi būt, es nezinu, skaties, kur... Kā 112 nodefinētie dzīvumi, varbūt tu gribi būt viens no viņiem, un tad viņš tāda rotaļ, Un pēc tam paralēli nāk visi dokumenti, ka viņš tagad var vecākiem pieprasīt, ja vecāki neļauj, tā kā Amerikā tad ir, tas skaitās vardarbība, jo tu neļauj viņam realizēt. Kā tur bija nodefinēts, man ir kaut kas Facebookā, tas dokuments viss izanalizēja, Viņš saka, ja vecāki ir pret, tad viņus var atņemt no vecākiem. Bet tas nav vienā dokumentā, mums jau kā faktčekeri visu laiku pārmet, ka tas ir vienā, un cilvēki domā, ka viņi izlasīs vienu rinkopu, tā ir tā briesmīgi izlasīs. Tā ir viltīgāk, viss te ir pa sēkliņai, viss ir salikts iekšā, un tad tu vari kombinēt visādos veidos. Mums jāmēģina apstāt, te vēl jau nākošais, es skatos, ka no PVO jau 2024. gadā. Tur ir arī, es tagad izlasīju to draft zero, kas ir, viņu tas, ko viņš starptautiskā vienošanās. Un tur jau arī ir jau gender identity iekšā, jau tāda terminoloģija parādās, un tas solis no visām pusēm. Un tā ir tā lieta, par ko vispār mums te neviens neko īsti nerunā, nestāsta par to. Es arī... Bet pat ticējis, ka neviens neko nezina un nesaprot, cilvēki bija ļoti sašutuši arī, manu vecumu cilvēki, par to, ka kaut kāda daļa cilvēku bija par to grāmatiņu sašutuši, Vismaz vai sāka, kā jau Facebookā patīk, braukt virsū, ko jūs ņematies, jūs paši reklamējat, būs tikai sliktāk, liecieties mierā, tā. Cilvēki ir tiešām nav mazākās sajēgas vispār, kas notiek, viņi nespēj savilkt kopā elementāras lietas. Tur ir jāsaliek kopā, Viena daļa domā, ka ir runa tikai par grāmatiņu, tad tas šķiet sīkums, Otra daļa domā, ka runa ir tikai par, vienu teikumu konvencijā šobrīd, kas tur sīkums. Par sieviešu tiesībām, citi domā, ko jūs tur ņematies. Tā ir jāpaskatās visu tā lielā bilde kopā jau, kā tas veidos, un tur jau ir tāda bīstama situācija, ka jums, kaut vai tik elementāri, ka jūs var ietekmēt taisnā ceļā, katru personīgi tādā veidā. Interesantākais ir tas, ka tā bilde ir bijusi redzama jau ļoti ilgu laiku, nav tā, ka vakardien tas parādījās, Nevar es veiklu vakdienu. Tā bilde jau neparādījās vakar, bet cilvēki uzvedās kā kaut kas notiek, kaut kas nav kārtībā, viss ir kārtībā, ko jūs ņematies, tā kā sveiki. Tas ir vieglāk, jo zini, kā sanāk tā, ka tomēr psiholoģiski, ja tu iebilsti, tas no tevis prasa darbību, tev vajag kaut kādu action. Vieglāk ir izlikties, kā Gandijs teica, ka var pamodināt tie, kas ir aizmiguši, bet neko nevar izdarīt ar tiem, kas izliekas guļam. Un mums te ir tā situācija, ka liela daļa vienkārši izvēlas izlikties guļam. Un attiecīgi, tas ir vieglāk, tad to nekas nav jādara. Tas varbūt labākais, ka viņi vienkārši izliktos guļam, bet viņi vēl brauc virsū tiem, kuriem nav viena alga. Es saprotu, tas ir tāds latvieša vienaldzīgais lepnums. Viņš ir vienaldzīgs, mums viņš vēl ir lepns, mums viņš vēl ir dusmīgs, ka tu kaut ko iebilst un tev kaut kas rūp, tas ir vienkārši fenomens. Latviešu fenomens. Vismaz tu sēdi, neinteresējies, vismaz tad lūdzu. Jau netraucēs, jābūt palīdzēt. Kaut vai. Tur notiek kaut kādi asumi. Tā, labi, tagad ir komisija, drīz komisija nāks ārā, tad skatāmies, kas ir Ko? Ar ko?
kopā. Kas te notika? Nav, nopietni. Nu, kas te notika? Kas bija problēma? Tas ir, jā. Nezinām neko, viņš saka, ka neko, bet viss taču visu laiku ir filmā. Ne par ko, vienkārši, es saku, ko jūs pietiek. Stāvēt lakus, ne par ko. Sastādīšanas uz vietas. Lieciet, laik mierā! Tā ir provokācija, tā visdrīzāk ir provokācija, paša policija. Pasavēja, ne? Gluži tā kā Covid laikā. Gluži tā kā Covid laikā. Ejam apakaļ! Ejam apakaļ! Tas viss ir speciāli, lai dabūtu cilvēku prom no kājām. Tur ir kā tā. Nu, kas te notika, labs? Saprast, bet provokatīva darbība notiek. Notiek provokatīva darbība. Prieks redzēt. Tātad pusi tautas aizskrēja uz kurieni. Policija. Šeit palika otra puse. Palika otra puse, nevar saprast. Gan jau, ka speciāli to izdarīja, lai visi aizmukt Pareizā projām. puse tagad. Jā, Covid laiks ļoti atgādināja šitais. Mēs neko tādu vairs neredzēsim. Šeit kaut kas notiek. Kaut kas tur tāds savāds ļoti notiek. Savulaik, Kaut kāds ārprāts. Sāka datus pārbaudīt, un mēs tā paņēm sašņorē vienkārši savācīju. Neko vispār puisi nedarīja. Mierīgi stāvēt, it kā par tuvu formulējumu, par tuvu Saeimas ēkai. man liekas, tas ir speciāli. Nu jā, tā vai neviena nav vispār tur, jā. Es esmu ļoti prāt. Ejam apakaļ, deputāti, tūlīt nāks ārā. Deputāti nāks ārā no komisijas. Ejam,
Ejam atpakaļ pie Kaunas staba. Nāk nodevēji! Mēs esam pa tuvu neesam. Esam pa tuvu, visam pa tuvu. Mēs esam. Tas bija vienkārši šodien viens dzīvā viņas svārstās. Edgar, tik jau šitas būs ēterā? Jā, viņš jau ir tieši. Latvijas tauta, Latvijā dzīvojošie cilvēki. Lūdzu, visiem ir jāsaprot savas prioritātes. Šodien mums ir prioritāte darbs. Varbūt kādam tas ir prioritāte, bet tas ir īslaicīgi. Bet ilglaicīgi mums prioritāte ir mūsu bērni, mūsu līdzcilvēki. Un mums rītdien ir jāsanāk visiem kopā un jāpauž skaļi atbalsts pret Stambulas konvenciju. Tā kā nāksim kopā rītdien. Cikos? 8:30. 8:30. Nākam kopā. Ceļam visus kājās, jo mums ir vajadzīgs tautas atbalsts. Mūs vienkārši tā nedzird. Nāksim visi kopā un paudīsim savu viedokli. Mums saka, mums rītdien 8:30 šeit ir jābūt. Visiem ir jānāk kopā. Balsojums bija? Šobrīd balsojums bija. Kāds ir? 6 par virzību tālāk uz Sociālo un darba komiteju un 5 pret. Tā ir tāda viena maza balss, bet saprotiet, bet tas nav pilnais balsojums. Daudzi cilvēki neieradās. Daži tur bija komandējumos, ja tas nav noteicošais. Noteicošais ir tas, kas notiks rītdien. Un tādēļ es arī aicinu visus dzīvojošos Latvijā sanākt kopā un paust savu atbalstu. Nav prioritāte kaut kāds darbs, nav prioritāte kaut kādas citas lietas, bet ir prioritāte, mums ir jānāk kopā visiem un jāpauž savus atbalsts. Es esmu Dace Veingartnere. No apvienības Jaunlatvieši. Malacis, tāds visi dzirdējām. Rīt jānāk turpināt, būs 8:30 šeit, jo šodien it kā maza uzvariņa komisijā balsojums viss kārtībā, bet tas neko var daudz nedot. Jo rīt ir lielais balsojums Saeimas sēdē, un tur ir ZZS, viss no ZZS atkarīgs būs. Kā šodien ZZS balsoja? Nebija atnākuši? Nobijās. Nobijās. ZZS nebija nemaz komisija atnākuši. Vai Ucāns, vai tu nevada vadītājs? Nebija Ucāns? Nē, nebija. Agnese. Lūk, jūs redzat, ZZS pat baidās uz komisijas sēdēm atnākt šodien, nenāca speciāli. Un tad redzat, kā viņi jūt, ko viņi ir izdarījuši. Un tāpēc šeit visiem klātesošiem arī aicināsim rītā nākt. Arī 8:30 te jau vairs nav kur te ko mērīties, kurš te ko organizē, nekāda vispār starpība nav. Cilvēkiem jāsaka pretī pret šo te visu, tā kā visi, kas šodien te Malači policija parādīja Covid laikā, kura pusē viņi ir šodien arī te kaut ko provocēt mēģināja, bet neizdevās. Tikai bišķiņu skatījums te pacēl cilvēkiem vienmēr tipiski policija patīk, ka tā ļoti mīlēt, miliči ir mums Latvijā. Tas ir, izvadās, bet tā ne par to šodien stāsts. Šodien nav par miličiem, šodien par deputātiem, kas ir nodevuši savu tautu. Bet kā komisijā 6-5 uzvarēja opozīcija, un cilvēku parakstus virza tālāk, bet var nepaspēt. Ja rīt jau ratificē, diezgan čābīgi tas būs. Tāpēc rīt 8:30. Visi šeit pie saviem sēkas tepat. Vēlreiz. Jūlijas tika vienkārši pieteikusi pasākumu. Šodien gan pat neatnāca nekas. Mēs nāksim rīt. Tas ir pilnīgi vienalga. Kas organizē, mēs piedalīsimies un atbalstīsim, kā vien varēsim. Tāpēc te jau vairs nav koks. Mums arī rīt, bet viņa šodienā, jo viņai ir tāda iespēja, ka viņa tā deputāta Beidzot izskanēja prāta vārdi. Prāta vārdi. Tā demokrātija. O jā, tev ir kaut kas vēl sakāms? Jā, stāv klāt. Ko?
viss jau ļoti skaisti ir pateikts. Es jau, principā, ir tādu domu nesājos jau nes cik ilgi, ka ir lietas, kas pēc tam varēs, kā saka, domāt, kura partija labāka, kurš, nezinu, dievs pareizāks un visas tās lietas, kas cilvēki... Jā, kā Rudolfs teica, pietiek mērīties, draugi, jā. Ja ir kaut kāds viens kopīgs mērķis, tad jau varbūt tad arī pēc tam tad samērīsies, bet, ja ir jādara kopā lietas, tad ir jādara kopā lietas, un arī, jā, nezinu. Jā. Ja ir likt uz spēles kaut kas tik nopietns kā visas valsts un tautas nākotne, tad šeit nevar atsēdēties nekur. Tad tiešām nav nekas svarīgāks. Labi, mēs jau savu dzīvi nodzīvosim, kā mēs varam aizbraukt prom no šejienes. Jā, starp citu, ir jau pasaulē valstis, kur viss šis ir aizliegts, jā. Tā ir labā ziņa. Un tās valstis, acīm redzot, ir izlēmušas, ka viņas grib palikt nākotnē kā tautas, kā sabiedrības. Tā, tie paši krievi, kurus visi lamā, viņiem tas viss ir aizliegts, nozīmē, ka viņi eksistēs kā nācija, tāpat kā visi tie ziemeļkorejieši un irānieši un visi tie tuvu austrumu iedzīvotāji, kuriem vienkārši netiek pieļauts šis viss. Vai Āfrikā, vienīgā vieta pasaulē, kur viss šis ārprāts notiek, ir tieši rietumi. Bet kāpēc tā? Jā, Eiropa, jā. Eiropa, Amerika, Kanāda, tieši rietumu civilizācija, un tas ir konkrēts atklāts karš, jeb iznīcināšana, tieši šīs visas baltās arī civilizācijas. Faktiski tas ir karš pret to, kādreiz rietumos Eiropā bija tā saucamā renesanse notikusi, jeb apgaismības laikmets, kad viss gāja uz augšu, kad attīstījās zinātne, kultūra, māksla. Tagad jau viņi arī to visu noliedz un likvidē, jo tur ir vēl tāda lieta kā rases teorija, melnīši, kas pieprasa savas tiesības par kaut ko, kas ar viņiem tur ir ticis darīts, kaut gan tas viss arī balstās tādu pašu ideoloģiju kā višreiz, faktiski izdomāts lietas, kas dabā neeksistē, un ja arī eksistē, tad kāda tam tagad būtu nozīme. Bet vajadzīgs ir atrast iemeslu, kā cilvēkus sanaidot, rasi pret rasi, tautu pret tautu, valsti pret valsti, paudzi pret paudzi. Nesakot, visu šķeļu krustām šķērsām pa labi, pa kreisi, un tāpēc tad pienāk kaut kāds brīdis, kad tam vairs nav atpakaļ ceļa. Un tāpēc es nezinu, cik cilvēku atnāks rīt. Labi, tas arī vēl nebūs izšķirošais faktors, jo galā tā galvenā cīņa jau ar to visu būs pēc tam mums pašiem, mūsu dzīvēs, ģimenēs, skolās un kuram tas viss būs. Bet, pretinieks ir ļoti nopietns un viltīgs. Gribu iestāstīt, ka tas mums iznīcina īstenībā mums ar sot labumus. Kā tu domā, tie, kas savus lēmumus ir pieņēmuši, pastāv iespēja, ka viņi mainīs domas? Jo, protams, ka viss ir izdomāts, naudu viss ir saņēmuši, sadalījuši. Ir jau, bet reizēm... Kas varētu notikt šo cilvēku prātos, apziņās, sirdīs un dvēselēs, lai viņi pēkšņi pamostos balsojuma dienā un saprastu? Tā balsojuma diena jau rīt ir. Redz, tad kas ir jānotiek? Kaut kāda, ļoti svarīga. Nezinu, diez vai vienas nakts laikā kaut kas tur var notikt, tad laikā. Kas tur nāk? Progresīva būtne. Un šitādas būtnes. Tad Pedro Kalderons teica, dzīve sapnis dzīve. Dzīve sapnis nebūtu boguļā klāt. Man tā pamats patīk tā teikt, ir tas te. Kas dubultēja kaut kādā attālu, vai spoglī, vai monitoru attīdai kokumu. Bet bija tā ziņa, kad arī pašu to zilo zemnieku rindās kaut kāda tur nav vienprātība. Tas bija tā Valmieras. Jā, bija Valmieras nodaļā, kad ir sākuši par to runāt, ka viņi gan nepiekrīt. Varbūt kustās, varbūt tomēr kāds ir pamodīsies ar citām vērtībām. Jo viens jau viņiem nav neko prasījis.
tie lielie galvenie daži vēži. Tie, kas piesūtīs sākot. Jā, tiem, kam nav ir daudz kabatās. Savukārt ierindas biedriem nav nemaz nekāda apspriešana bijusi. Un tie sacēl kaut tracīti, ka par to vismaz vajag izrunāt visas partijas ietvaros. Jo gal galā tas, ko tie galvenie dara, viņiem ietekmē, taču cilvēki ir nāci. Es ticu, ka cilvēki nāk arī politikā arī ar tiešām labiem nodomiem, ja, un ar vēlmi kaut ko darīt labu. Kā tu domā, vai Arturs Kaimiņš, kāds viņš bija tad un par ko viņš kļuva tagad, vai viņam bija labi nodomi? Bet tas ir piemērs, cik uzskatām var fiziski redzēt, kas ar cilvēku notiek dažos gados. Varbūt zikā, pašā sākumā varbūt bija, bet ļoti ātri viņi pagrieza sev ērtā plūsmā, izmantojot viņa dotumus, aktieru dotumus un tā. Jā. Tiesai viņš pats šādu schēmu izdomāja vienā baltā dienā, pamodās un izdarīja. Es tagad piečakarēšu visu Latvijas tautu. Es pieņemu, ka tas nebija viņa primārais. Bet par cik viņš bija sateicis kaut kādu sūdzi, kam ar kādu avāriju un ko tur un kas tur? Es tev daudz to veidu, kā to cilvēku paralizēt darbībās ar draudiem, ar naudu. Es jau nezinu, grūti pateikt, kas ir ar varu. Tā visa rezultātā droši viņam pateica, ja tu tas pirināsies, tad mēs tev šito celsim gaismā. Ja viņi sakot, tā ir, ka uz katru no šiem ļaudīm ir kaut kas, ir mapīte, kuru izvalk ārā tika vajag, un tāpēc arī viņi balso tā, kā viņi balso. Tad ir ļoti daudz faktoru, tāpēc tas tā ir. Tāpēc ļaudis dzīvosim godprātīgi, gadījumā kas? Gadījumā kas? Gadījumā kas? Tātad visi rītā šeit. Jā. Kurš var? Kurš arī var, tie arī rīt. Paldies, ka bijāt ar mums. Šodien tāds vairāk tāds skats uz notiekošo, jo runāts jau ir daudz. Tie, kas skatās tāpatās, droši vien jau visu zina. Cik var malt par riņķi to, cik viss ir aizgājis šārsām šeit. Bet jā, tās neliels ieskats notiekošajā. Cilvēki šodien ir krietni vairāk, kā iepriekšējās reizes. Cerēsim, ka rīt būs vēl daudz vairāk. Jā. Vēl uzsvils pēdējo reizi, un tad jau tiekās nākamreiz, jā. Kauna aleja. Kauna aleja vēl ir? Ir, jā. Negrib iet par viņu? Es negribu par viņu. Sludināšana arī joprojām notiek. To tu šitā arī var slēgt ārā. Visu labu.